Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šajā video mēs aplūkosim, kā veikt diagnostiku un labot jūsu Lenovo ThinkPad portatīvo datoru. Ja jūsu dators ir saskāries ar problēmām, piemēram, lēnu darbību, ekrāna problēmām vai citiem traucējumiem, šī pamācība palīdzēs jums to labot. 1. Problēma identificēšana. Pirmais solis ir identificēt problēmu. Vai dators ieslēdzas? Vai tas rada dīvainas skaņas? Vai ekrāns ir tukšs? Ņemiet vērā visus simptomus, jo tie palīdzēs precizēt problēmu. 2. Bezmaksas diagnostika. Daudzi servisa centri piedāvā bezmaksas diagnostiku. Tas nozīmē, ka jūs varat aiznest savu datoru uz tuvāko servisu, un tehniskie speciālisti bez maksas pārbaudīs tā stāvokli. Ja jūs dzīvojat Rīgā, piemēram, varat izmantot vietējās pakalpojumu sniedzēju iespējas, kas piedāvā šo pakalpojumu. 3. Saņemšana pie durvīm. Ja nevēlaties doties uz servisu, daži uzņēmumi piedāvā saņemšanu pie durvīm. Tas nozīmē, ka speciālists ieradīsies pie jums mājās, paņems datoru un veiks diagnostiku. Tas ir ļoti ērti, it īpaši, ja dators ir nopietni bojāts. 4. Piedāvājums pirms remonta. Kad diagnostika ir pabeigta, servis sniegs piedāvājumu par remonta izmaksām. Šis piedāvājums ietver detaļu maiņas izmaksas, darba izmaksas un citus izdevumus. Ir svarīgi saņemt šo piedāvājumu pirms remonta uzsākšanas, lai jūs zinātu, ko sagaidīt un vai remonts ir izdevīgs. 5. Detaļu izvēle. Ja ir nepieciešama detaļu maiņa, ir svarīgi izvēlēties kvalitatīvas un saderīgas rezerves daļas. Daži servisi piedāvā oriģinālas detaļas, kas nodrošina labāku veiktspēju un ilgmūžību. Pārliecinieties, ka servis izmanto tikai uzticamas detaļas, lai nodrošinātu jūsu datora labu darbu. 6. Remonta process. Kad esat piekritis piedāvājumam, servis uzsāks remonta procesu. Tas var ietvert dažu komponentu nomaiņu, programmatūras atjaunināšanu vai tīrīšanu. Atkarībā no problēmas sarežģītības, remonts var ilgt no dažām stundām līdz vairākām dienām. 7. Pēdējās pārbaudes. Pēc remonta pabeigšanas tehniskie speciālisti veiks pēdējās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka dators darbojas pareizi. Jūs saņemsiet informāciju par veiktajiem darbiem un garantiju. Šie ir galvenie soļi, kā diagnosticēt un labot jūsu Lenovo ThinkPad. Ja jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums vai apmeklējiet tuvāko servisa centru. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.